Čaujiņš meitenes! Kopā ar jums es šodien iziešu ļoti interesantu izaicinājumu. Un šim izaicinājumam tiešām nevajadzēs spoguli. Jā, es runāju par make-up radīšanu bez spoguļa. Priekš manis tas ir kaut kas ekstrēms, jo nāksies taustīties. Bet, labi, mēģinam. Atceramies, ka kosmētika tā ir jautrība, un šī ir vēl viena forma, kā izpaust savu jautrību un kā izlikt pret kosmētiku. Ar ko es sākšu? Sākšu ar to pašu, ko vienmēr. Uzliksim primeru uz acīm, uz plakstiņiem, ok. Un es kāpēc tik dīvaini sajūtu, it kā man prasītos spoguli šiem darbībai, bet principā jau nevajag. Ieradumam ir liels spēks, jo ir sajūta, ka gribās paņemt kaut ko un nolikt sev priekšā, lai saprastu savus sejas punktus. Labi. Pāri visam plakstiņam, gaišās ēnas. Tik tālu, man liekas, būs skaidri un vienkārši. Plakstiņš ir te. Man liekas, es uz acīs iebraucu. Es neteiktu, ka es ļoti labi justu, jeb sajustu kosmētikas ziņā savu seju. Tagad, par ko es domāju, interesanti, vai es esmu jau uzkrāsojis līdz uzacīm. Man ne. Ok. Kādu paletīti izvēlēties, tas bija visgrūtākais. Bet es paņēmu vienu foršu paletīti no Wet n Wild, ko es pasūtīju, baigi feinā. Un tāda izteikti ikdienas palete. Un ar šīs paletes palīdzību mēģināsim kaut ko uzkrāsot. Šādu tagotiņu atveidi. Un ņemam krāsu. Liekam šo. Šī palets ir baigi foršā, ir, tikai bieži diezgan traki. Tā. Nav ne mazākās sajēgas, pēc kā tas izskatās. Es ceru, ka kaut cik normāli. Kā nākamo mazliet tumšāko likšu ārējā kaktiņā. Tāds ārējais kaktiņš trāpīja, cerams. Mēģinu iepludināt iekšā kaut kur uz centru. Diez vai es varēšu bez spoguļu veikt korekciju savam acu tipam, bet mēģināt var. Tagad mēģināšu izpludināt to visu. Kaut paņemšu šo te gaišu brūnu. Es vienmēr fascinējos, kā meitenes šajos klipos smuki uzkrāsojās. Man ir sajūta, ka man tas nedraud. Tā, iekšējo varētu paņemt ar kādu spilgtāku krāsiņu. To pašu zeltainu. Diemžēl nevar novērtēt, cik daudz šis zeltainais jau ir uzklāts, tāpēc uzklāšu vēl. Tagad ar pašu gaišāko izpludināšu robežu, kur noteikti ir kaut kur šeit. Jā, varētu tā būt. Un visdrīzāk ņemot vērā to, ka šīs ēnas birst, noteikti ir nobirusi seja. Izskatās ļoti nobirusi seja. Wow! Pieņemsim, ka ir labi. Nākamais solis ir lainers. Laineru novilkt arī, kad ir spogulis, tas ir grūti, bet labi, pamēģināsim. Man beidzās acis. Man liekas, ka es netrāpīju. Lainers ir uzvilkts. Tagad jāturpina ar skropstu tušu. Atkal viens ekstrēms moments. Jāmēģina saprast. Apakšējais skropsts kaut kādā veidā jāuzkrāso.
Iespējams, arī tur kaut kas ir izsmērējies. Tad, laikam, nav strāpījis. Apakšējā līnija būtu jāpaņem ar šo pašu brūno. Izmantošu aplikātoru. Nē, aplikātors tik nav laba doma. Varbūt šis. Ārējais stūrītis. Skaistums, kur tur rodies. Tā. Tagad vēl mazliet zeltaino. Lūk. Nākamais solis ir konsīlers zem acīm. Konsīlers uzklāts, tagad tonālais krēms. Izmantošu šo te. Es kāpēc, tad, kad es nelietu spoguli, man gribās uzklāt vairāk tonālo krēmu, lai es justu, ka tiešām viņš ir uzklāts. Kad skats noteikti varētu būt jautrs. Tagad visas izķēpāsies tonālajā. Skaisti. Nākamais ir pūderītis, lai varētu konturēt seju. Izmantoju Niks pūderi. Tagad būs interesanti konturēt seju, sajust savus kontūrus ar tausti. Es ļoti ceru, ka nepaliks tikai vienīgi svītris. Atceramies, citu joks ar 2 pirkstiem. Atceramies, ka no deguna līdz šejienē, principā tas ir tas optimālais attālums, cik tālu vajadzētu konturēt, un arī cik tālu vajag likt vajag sārtumu. Tāpēc, ja jūs pēkšņi izdomājat, ka jums vajag konturēt seju, jums nav spoguļu, tad šis ir labs triks. Kad nav spoguļu, liekas, ka vēl varētu uzklāt. Tagad šeit, šeit, šeit. Es neesmu droši par rezultātu, tāpēc mēģināšu visur pārēt pāri ar pūderotu. Mīļākā mana daļa izgaismotāja, jā. Paņemsim kaut ko ļoti spīdīgu, kā jau man patīk. Šampaniešu tonis. Man patīk izgaismot apkārt acīm. Un mazliet tikai šo centrālo pieres daļu. Vaigu sārtums, jā. Mēģināsim uzklāt vaigu sārtumu. Izvēlējies šo te esences vaigu sārtumu. Ar esences produktiem ir tā, ka viņi ir maigi pigmentēti, tāpēc parasti nav problēmas uzklāt, pat ja tu neredzi, ko tu dari. Mazlietiņu bronzeri. Palikušas uzacis. Uzacīm izmantošu kā vienmēr Niks pūderīti. Tā. Tas ir tiešām izaicinājums. Uzklāsim mircumu. Ir palikuši tikai lūpas. Lūpām es izvēlējos rozā lūpu krāsu. Pieskaņojoties šodienas rozīgas ārtēm. Man kaut kā visu laiku gribās taustīt, kur ir robežas. Es ceru, ka neesmu visu saīsķēpāju. Un pa virs uzlikšu. Es viņu sauc pa lūpspīdu un principā viņa ir šķidrā lūpu krāsa. Lai būtu vēl rozīgāk. Nu ko, es esmu gatava burvīgi kaut vai uz bāli jāiet. Tagad jāpaskatās, pēc kā tas viss izskatās. Es lietiņu bail.
Noteikti ir dīvaini. Jāpielabo vēl. No jau visu, ko labi skatos. Tas pat ir normāli. Līnijas. Pat ir gan arī normālas. Pat sanāca lainerīts kaut cik. Es biju atstrāfī. Ko meitenes? Eksperiments bija reāli feinais. Man patika, es ceru, ka jums patika. Ja gribat, lai es piedalos vēl kaut kādos eksperimentos ar kosmētiku, par un ap kosmētiku, tad dodiet man ziņu, rakstiet komentāros, ko jūs vēlētos redzēt varbūt. Un tad uz tikšanos kādā nākamajā challenge'ā kopā ar jums. Čaviņš!